Jā, labdien! Mans vārds ir Ieva Vērzemniece, pārstāvu Altumu un vadu energoefektivitātes programmu departaments, kas atbild par atbalsta programmām daudzdzīvokļu mājām. Un šodien savā prezentācijā es pieskāršos divām programmām. Viena programma ir ar atbalstu no Eiropas Savienības, tāda granta elementu, un otra programma ir daudzdzīvokļu māju remonta aizdevuma programma, kas ir Altuma pāraudzīta aizdevuma programma, kuras ietvaros daudzdzīvokļu mājas var saņemt aizdevumus tieši tāpat kā bankās, dažādu darbu un aktivitāšu veikšanai mājā, kas nevienmēr ir saistīts ar mājas energoefektivitātes nodrošināšanu. Tad pirmais, ko es teicu, tātad par Eiropas Savienības atbalstu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanai. Altuma pāraudzībā visu laiku ir kāda programma. Viena programma pagājušā gada nogalē tika pabeigta. Otra programma šobrīd ir aktīvā ieviešanā un rādās, ka tuvāko dienu laikā, diemžēl, mums nāksies slēgt pieteikumu pieņemšanu šajā programmā, kas šobrīd ir atvērta, bet pie horizonta jau rādās nākamā programma daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes nodrošināšanai, un es domāju, ka šī jaunā programma būs pieejama daudzdzīvokļu mājām jau tuvākā pusgada, 8 mēnešu laikā noteikti. Skatos uz ekonomikas ministriju, īsti nesaprotu, jā, nē, bet mēs ļoti ceram, ka maksimāli ātrā laikā šī programma būs jau pieejama daudzdzīvokļu mājām. Līdz ar to, runājot par Eiropas Savienības atbalstu, es runāšu par tādiem globāliem kritērijiem, kam ir jāatbilst daudzdzīvokļu mājai, lai jūs saprastu, vai ir vērts gatavot projektu šai programmai, jo arī projekta sagatavošana, protams, paņem laiku, ir nepieciešams arī mājas balsojums un dažādi citi sagatavošanās darbi. Tātad par Eiropas Savienības programmu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātei galvenie programmas nosacījumi. Un tas ir vēlreiz neatkarīgi, vai tā ir programma šobrīd, kas ir atvērta, ko mēs tūlīt vērsimies, vai šī no struktūra fondu finansējuma pieejamā programma, kuras ietvaros finansējuma apjoms būs gana liels. Šīs programmas nosacījumos tieši tādi paši šie programmas nosacījumi būs. Tātad galvenais projekta mērķis ir sasniegt 30% primārās enerģijas ietaupījumu. Jebkura māja, kurā ir vismaz 3 dzīvokļi, var pretendēt uz šī atbalsta saņemšanu šīs programmas ietvaros. Teritoriāli nekāda ierobežojuma nav. Neatkarīgi no tā, vai māja atrodas Rīgā, ārrīgā, tālāk vai tuvāk pierobežu zonai, jebkura daudzdzīvokļu māja, kurā ir 3 dzīvojamo telpu grupas, var pieteikt savu projektu šai programmai. Atbalsts tiek izmaksāts tikai un vienīgi pēc projekta pabeigšanas un šī galvenā programmas mērķa sasniegšana. Tātad māja realizē šo investīciju projektu, sasniedz vismaz 30% primārās enerģijas ietaupījumu, un tad pēc projekta pabeigšanas saņem šo finansiālo atbalstu, ko novirza visticamāk saņemtā aizdevuma daļējai pamatsummas dzēšanai. Ļoti svarīgs aspekts ir tas, ka jebkurā daudzdzīvokļu mājā, kura vēlās realizēt projektu energoefektivitātes programmu ietvaros, ir jānodrošina laba maksājuma disciplīna. Proti, kad pēdējo 12 mēnešu laikā šis parāda saistību apjoms, kas saistīts ar dzīvokļu īpašumu lietošanu, tātad komunālajiem maksājumiem, ir mazāks par 10% no šajā laika periodā izrakstītajiem rēķiniem. Tātad pēdējie 12 mēneši izrakstītie, apmaksātie rēķini, un parāds nedrīkst būt vairāk kā 10%. Daudzi jautā, kas ir ar šiem vēsturiskiem parādiem, kas varbūt ir radušies jau vairākus gadus atpakaļ. Ja ir vēsturiskais parāds, tad mājai ir jāparāda, kad ar šiem vēsturiskiem parādiem strādā, bet ja tie vēsturiskie parādi ir diezgan lieli un sastāv varbūt vairāk kā 10%,
no pēdējo 12 mēnešu laikā izrakstītā rēķina, tas nekas. Māja kvalificētais, tad galvenais ir šie pēdējie 12 mēneši, maksāšanas disciplīna un darbs ar šiem vēsturiskajiem parādniekiem. Ja vienā adresē vai uz vienas zemes gabala atrodas vairākas mājas un tās nav savstarpēji saistītas, tad par katru māju var iesniegt atsevišķu projekta pieteikumu. Jebkuru daudzdzīvokļu māju pārstāvēs pilnvarotā persona, kas ir juridiska persona, un to ir pilnvarojuši dzīvokļu īpašnieki. Visbiežāk tā ir pilnvarotā persona ir mājas apsaimniekotājs, pārvaldnieks vai dzīvokļu īpašnieku izveidota biedrība. Vēl viena svarīga lieta, ka, protams, šī lielā investīcija projekta realizācijai, kam pēc tam tiek saņemts Eiropas atbalsts un daļēji tiek dzēsta pamatsumma, tad noteikti ir jāņem aizdevums kādā no kredīti iestādēm, un šai kredīti iestādē jābūt noslēgtam līgumam ar Altumu. Šobrīd esošās programmas ietveros sadarbības bankas ir 3. Svetbanka, Sebbanka un Citadela banka. Ar šīm bankām mēs jau vēsturiski esam sadarbojušies arī iepriekšējās programmas ietvaros, līdz ar to domājams, ka arī šīs bankas noteikti arī piedalīsies jaunās programmas realizācijā. Tātad es jau jums teicu, ka šobrīd aktuālās programmas ieviešanas progress rāda to, ka tuvāko dienu laikā visticamāk šī programma tiks slēgta jauna projektu iesniegšanai, jo šobrīd ir rezervēta 96% no šī visa pieejamā finansējuma, un šobrīd tas pieejamais finansējums esošās programmas ietvaros ir 42 miljoni. Bet es tādēļ vēlos jums uzreiz rādīt to nākamo slaidu par to nākotni. Šī jaunā programma, tātad esošai programmai 42 miljoni, jaunās programmas finansējums 173 miljoni, kas ir vairākas reizes vairāk nekā aktuālā programma, un programmas realizācijas termiņš ir 2029. gads. Un līdzīgi, kā jau es stāstīju, tad principā šis atbalsts ir šī pēc projekta pabeigšanas kapitāla atlaides apmērā. Šis atbalsts tiek izmaksāts paņemtā aizdevuma daļējai vai pilnīgai atmaksai. Un vēl viena lieta, ja kāda no bankām atsaka finansējumu, tad finansētājs var būt arī Altums. Ja? Tad līdz ar to vēsturiski līdz šim mums nekad nav bijis tā, ka ja kāda banka atsaka un Altuma arī atsaka Altumu, ja ir maksāšanas disciplīnā viss kārtībā, tad Altums piešķir šo aizdevumu projekta realizācijai. Jā, šeit ir arī saikne. Šobrīd jaunās programmas noteikuma projekts ir pieejams tiesību aktu portālā, ja ir interese, droši iepazīstieties. Tas par Eiropas Savienības finansējumu un varbūt tādā ilustratīvā informācijā par Altuma mājaslapu. Par šobrīd pieejamo programmu ir pieejama informācija mājaslapā. Šeit ir mājas sadaļas, un tas, ko es vēlos pievērst jūsu uzmanību, ka labajā pusītē ir programma 2016-2023, kur uzklišņot virsū jūs redzat visas nofinansētās iepriekšējās programmas ietvaros daudzdzīvokļu mājas, un jūs pēc adresēm, pēc būvniekiem varam atrast, kā mājām ir gājis, cik lieli investīciju apjomi ir katras mājas renovācijā ieguldīti. Un ja ir kādi jautājumi, droši zemāk ir redzams e-pasts, rakstiet, sarunāsim randiņu, tikšanos, skaidrosim, kā labāk sākt virzīties projekta sagatavošanā un tālākajā arī realizācijā. Nu, tagad tā otra tēma par daudzdzīvokļu māju remonta aizdevums, un šīs ir tīrā aizdevuma programma, kas Altuma ietvaros šobrīd tiek apsaimniekota, kur mēs izsniedzam aizdevumu līdzīgi kā iepriekš daudzdzīvokļu mājām. Tātad daudzdzīvokļu mājām, kurās ir vismaz 3 dzīvokļi, dažādu investīciju veikšana. Vai nu tās ir norobežās konstrukcijas, vai inženieru sistēmas atjaunošana, vai apgaismojuma nomaiņa, vai pat tehniskās dokumentācijas sagatavošana, investīciju projektam energoefektivitātes programmā.
Šī aizdevuma programma ir tā, kuras ietvaros daudzdzīvokļu māja var saņemt finansējumu, saņemt aizdevumu. Vēlreiz, kādi ir aizdevuma nosacījumi, un ļoti līdzīgi kaut kas saistīts ar līdzīgi kā ar iepriekšējo programmu, tātad Altumu var finansēt tikai un vienīgi tad, ja ir saņemts kādas no bankas atteikums, un šeit nav vairs svarīga tās 3 bankas, jebkuras Latvijas Komercbankas atteikums. Minimālā summa 10 000, termiņš līdz 20 gadiem, un šobrīd procenta likme, kas tiek piemērot šiem aizdevumiem, ir 3,9%. Tā ir fiksēta likme, tur nenāk klāt nekāda eiribori. Tātad, principā, ņemot aizdevumu, iedzīvotājs zina, kāds maksājums viņus sagaida visa aizdevuma atmaksas periodā. Vai tie ir 20 gadi, vai tie ir 10 vai 15. Joprojām arī šī aizdevuma programmas ietvaros māju pārstāv pilnvarotā persona. Un nevienā arī iepriekšējā programmā kā nodrošinājums vai ķīla nekalpo nekustamais īpašums. Tā ir tikai un vienīgi naudas plūsma, komerķīlas naudas plūsma un tiesībām, prasībām pret šiem dzīvokļu īpašniekiem samaksāt dzīvoklim noteikto maksājumu apmēru ik mēnesi. Tātad, kā jau es teicu, daudzdzīvokļu mājas, kurās ir vismaz 3 dzīvokļi, un arī šajā programmā ir šī mājas maksājuma disciplīna ļoti svarīga. Līdz ar to, lai pieteiktos arī šajā aizdevuma programmā, ir jāpārliecinās, ka mājai ir laba maksāšanas disciplīna pēdējo 12 mēnešu laikā, nav kavēti vairāk kā 10% no izrakstītiem rēķiniem. Detalizētāk mājaslapa arī mums ir daudzdzīvokļu māju remonta aizdevums, kur par programmu visus nosacījumus var apskatīt, caurskatīt un kā jau arī iepriekš teicu, ja nepieciešams, var sarunāt arī randiņu ar mums, lai tiktos. Paldies par uzmanību!